agrāk bija vajadzīgi 15% samaksāt nodokli UIN uz to peļņu, un avansa, neskatoties, kāda peļņa tev būs nākamā gada, maksāt avansu tāda izmēra, kā bija peļņa iepriekšējā gada, plus 10% uz dividendiem. Zinot, ka dividendi bija 32%, tas nozīmē, ka no 100 000 tu 15 maksā uzreiz, 15 avansa, un gadījumā, ja dividendi ir kā vidēji, vēl 10% uzturien. Tātad 18 000 plus avans, vai gadījumā, ja peļņa 1 180 000. Šodien gadījumā, ja dividendi ir tie paši 30%, Igaunija ir līdzīgi, mēs maksājam 20% no dividendiem. Tas nozīmē, ka 300 000 vai 30 000, un tātad 6 000 vai 60 000. Tas 3 reizes zemāk, plus mums ir investīcijas potenciāls un nav nekāda avansa. Tātad ar to mēs tie, kam negribas maksāt nekādu papildu nodokli, viņi uzsāk maksāt, tāpēc, ka nav vajadzīgi gadījumā, ja viņi nedalūs dividendiem, zaudēt naudas. Viņam uzreiz palielinās pašu kapitāls. Pašu kapitāls dot viņam pleci, paņemt lielāku bankas kredītu, un tas ir palielinājuma investīcijas potenciāls. Un tātad Igaunija iepriekšējā krīze pārdzīvoja labāk, tāpēc, ka viņam bija finansu stabilitāte koeficients, tas ir attiecībā pašu kapitāla priekš citiem pasīviem.